Esam šeit tik tālu tikuši. Pirms 2 dienām uzlikām vadulas. Šodien 2 reiz nogruntēju. Tagad kaut kādu stundī 2 pagaidīšu, lai grunts kārtīgi nožūst. Bāms. Un tālāk sāksim likt ģipsīti virsū. Iztērēju veikalā 200 eiro pa 10 maisiem, spaiņiem, grunts, visām špaktēlāpstiņām. No tā. Paņēmu rotbandu, it kā varēja ņemt pešku ņemt, bet Džeks teica, ja pirmo reizi liek, tad paņem bišķi dārgāku, ilgāk viņš žūstot, vieglāk strādāt. Tā kā pirmo sienu mēs toču liksim dārgāku materiālu. Mums gan te platība nav baigi lielā. Tā kā mums pat visas sienas noliksim ar rotbandu, tur tā atšķirība varētu būt kaut kādi gala rezultātā kaut 200 eiro. Vai liekiem pešku vai rotbandu. Rotbands maksā 12 eiro, 12,60 un peška 8,50, kaut kas tāds. No tā, vadulas likām, skatījos visādus video internetā, īstījās vienkārši nočakarējāmies anormāli. Kamēr līmeņus dabūjām, kamēr visi gan augšā līmenis pa diagonāli, pa horizontāli, lai viņas sakrīt vienādā platumā. Redzēs. Nezinu, kā sanāks, ka liks, tad redzēs. Likšu, vilkšu pirmo reizi vispār, tā kā, redzēs. Bija liels jautājums, ko darīt. Jaukt ar pirkt mikseru vai arī jaukt ar perforātoru. Lasīju, ka perforātors varot nosult vai tiri, bet, mums ir samērā jauna makita. Tā kā pamēģinās ar perforātoru, ja gadījumā jutīs, ka nevalk, tad nāksies nopirkt kaut lētāko mikseru, kaut 60-70 eiro. O, tālūk. Kas vēl? Čakars ar vadulām, kamēr mēs veiklā izmeklējām, kas ir daudz maz normālas. Viņas visas veiklā jau startā ir pilnīgi izlocītas un ar tādām vispār strādāt, manuprāt, vispār nevar. Jo ar taisnām jau ir brīžiem grūti viens maziņš izliekums un tev uzreiz kaut kur nesakrīt, jāvelk ārā ir. Tā. Jā, gruntas izmantoju Ceresi CT17. Skatījos gan internetā Džeki, ka viņi izmanto veiklā. Teica, ka šitā laikam ir pat labākā. Gruntēju 2 reizi, bija atskrējis no rīta nogruntēt un tikko nogruntēju vēlreiz, lai viņš čotku spraugās visās sajiet iekšā. Te kaut kādus lielākos robus es biju aizmūrējis ar mūri jau arī pirms 2 dienām. Tā redzēs, jāiet kaut kā uz priekšu, nāk tagad, kas mums ir kaut kāds 5. oktobris jau. Toliņās kaut kad drīz jābūt logiem, bet, jāsāk lēnām to darbu pabeigt, gribētos līdz Ziemassvētkiem mošku pabeigt. Tā kā paņems to sienu, ja šodien būs motivācija, pēc tam es uzlikšu vadulas šitai sienai. Principā īstenībā svarīgākās ir šitās sienas un šitās sienas. Ar šito sienas vēl nezinu, ko darīt. Jums ir pirmais stāvs un ir viss lūks. Es viņas gribu atdauzīt vaļā. Nezinu, mošku jāsauc krustensloģis, lai iztīra visas ventilācijas šahtas un tad mūrē ciet. Jo tā, kad uztaisīšu šo sienu, es varēšu uztaisīt toaletei sienu. Kad uztaisīs toaletei sienu, tad atbrauks Džeks, piekārs mums dvielīti un izvilks visas kanalizācijas un dušai un virtuvei trūbas. Šitā sienā kā svarīgi, jo gaidam logus. Tā, kad atnāks logi, uzliks palodzes, tad es varēšu uztaisīt aiz radiatoriem apdarīti. Kas nozīmē līdz tam laikam, kamēr nebūs logu un uzlikts palodzes, mēs nemaz nevaram pieslēgt radiators. Un tagad jau ir oktobra sākums, solīja, ka būs līdz oktobra beigām, novembra sākumā logi, plus vēl kamēr uztaisīs palodzes apdari un tur vispārējo, tad tāds īstenībā dubaks jau būs novembrī. Tālūk, skatīsies, kā šodien ies, te jau redzēs, gan jau, ka sanāks, kur te liksies.
Visa grīda. Un tad būs darbiņš patīrīt. Pilnīgs kosmos. Tāda cūkūts. Tā, no kārtējā apmešanas diena ir pienākusi. Vakardien uzstādīju vadulus. Aizpūt kaut kāds lielākos caurums ciet. Bet, teikšu godīgi, tās vadulas likt iespējams ir lielāks čakars nekā to sienu apmest. Jo visam jābūt perfekti taisnam. Uzlieku 2,5 metri garo to sūdu, kā viņi sauc. Un jābūt visām jāsaskarās kopā ar lāzers. Man tāds nav, vilku gar striķi. Mēģināju arī tā, lai tāpēc tam sanāk 90 grādi. Redzēs, šodien sākšu mest. Kaut kādu pieredzītu bišķi ir no tās sienas. Kaut kā dīvaini viņi žūst. Nezinu, it kā žūstot līdz 10 dienām. Bet ārā diezgan vispār mitrs vēseri un mums nav nomainīt logu. Te viss cauri pūš, tā kā jāmēģina pēc iespējas ātrāk samest, cik vien var. Tāpēc nākamā siena ir šitā. Kaut kad, nezinu, pēc nedēļām 2 jābūt logiem, lai, ka nāk logi, tad jau tā siena ir apmest, lai tur nav jācūkājās vairāk. Tā. Aizbrauc pakaļ 6 rotbandiem šodien. Reiķināju tā, ka uz to sienu varētu būt 6. Te aizgāja kaut kādi 9, bet tur par cik ir logu, un nailas šodien netaisīs tikai to ķieģeli, kur ir, te redzēs. Nopirku plēvi uzliku, jo pagājušais plēvi nebija, pēc tam 2-3 stundas kasīju to grīdu nost. Uzliku tajā zonā, kur vai darbosies. Izsūcu, attīrīju bišķītiņās vēl sienas, visas tuliņās, kur ielēja ūdeni. Jauc augšā un aiziet. Redzēs, pagājušais nočakarējos. Labi, es atbraucu pēc 10 nogruntai, sāku uz 12 un pabeidzu uz 5, un tad vēl stundu, pusotras, tur kamēr visu berzu nost. Kasīju viņu, kļūdu pieļauju kādu, kamēr es aizliku līdz tēnē, un es tikai tad sāku berzēt, pagāja jau 3 stundas, un bija pa vēlu jau berzēt, baigi nočakarējos, mitrināju to sienu, un mēģināju noberst, lai ir taisnāk. Tā kā šodien plāns ir atnākt te līdz pusei, un tad jau iet un mēģināt to sienu tā kā piegriezt. Redzēs, skatīsies, kā ies. Tā kā tā. Lūk, šādi te izstās. Четко.